2038 droni tika novirzīti uz apvienotajām Arābu Emirātiem. 453 balistiskās raķetes un 19 spārnotās raķetes, ja? Kas Latvijā 2-3 droni un krīt valdība un kas tik nenotiek. Ja? Lūdzu, nelieciet fake ziņas. Facebookā, sociālos tīklos, lūdzu, nelieciet, par to būs liels naudas sods vai cietums no 2 līdz 3 gadiem. Domāju, ka cilvēki to ievēroja? Nē. Lai tiktu augšā Burj Khalifa un dzert kafiju ar zeltu, tā 1% tik no visiem turistiem tiek tur augšā. Jā? Vai jums ir jābrauc ar Agrostravel? Jūs variet izdzert kafiju, apēst saldējumu pa 15-20 eiro, un jūs to pašu variet izdarīt pa 5 eiro. Ja tu pārkāp noteikumus, vai tev kaut kāds konflikts ir bijis uz ielas vai vēl kaut kur, jā, 100%, ka tu esi nofiksēts, ko tu dari. Es Dubajā biju, es biju 10-15 gadus apakaļ. Es saku, tu neesi bijis, tu izstāv tā šodien ir cita Dubaja, ja? Šogad sāk darboties gaisa taksometri. Faktiski, aizbraucot uz Dubaju, jūs esat kā Guinness rekordgrāmatā. Ir tāds mīts, ka Dubaja ir tikai bagātājiem. Piekrīt? Šis podkāsts būs par to, kā tad ir patiesībā dzīvot Dubajā ne tikai nedēļu, bet vairākus mēnešus un pat gadus, kā tu esi jau dzīvojis. Un ir atšķirība noteikti starp to, ko var redzēt Instagramā un par to, ko runā cilvēki, kuri nemaz tur nav bijuši. Un tad šajā podkāstā parunāsim arī par to, kā tad ir dzīvot, kad notiek militārā konflikta situācija. Un varbūt pieskarsimies arī par sajūtām un tiem piedzīvojumiem, kas notiek Ramadāna laikā, kā tur atšķirās un par kultūru kā tādu. Un varbūt pēc šī podkāsta tad cilvēki sapratīs, ka Dubaja ir vieta, kur noteikti vērts aizbraukt un iepazīties. Cilvēki jau tagad saprot, ka tā ir vieta, kur jābrauc, bet vienkārši viņi baidās. Tur visādi slikti, grūti lidojums, tad konflikts, tad vēl kaut kas, visu laiku atrod visādas iemesls. Man sauc Agris Vītols, Agrostravel, un tad, kad es sāku darboties, jau uzreiz bija doma, kad grib strādāt un dzīvot Dubajā, bet vispār agrāk man patīk citas zemes, bet tad, kad es atbraucu uz Dubaju, es mēnesi nodzīvoju. Nekad dzīvē nebija tāda bijusi tā doma, bet atbraucu uz turieni, mēnesi nodzīvoju, un es sapratu, jā, šitā ir tā vieta, kur es gribu būt. Pirmajā gadā, bišķiņ gāja kā pa kalniem. Kas bija tas klikšķis, ka tu saprati, jā, šī ir tā vieta, tā bija atmosfēra, tie bija cilvēki, tās bija izmaksas, kas tas bija, siltā temperatūra? Viss kopā atmosfēra, ka tu vari iziet ārā, ka tev nav nekāds stress, ka tu vari mierīgi staigāt visur uz ielas, ka tev neviens neķers klāt, neko neapzaks, neko tu pilnīgi iebrauc, tu jūties pilnīgi droši. Es nezinu, tādā veidā, tā nekur nejūtās. Un tikko es tagad Facebookā bija viens cilvēks, brauc ar bērniem uz Poliju. Viņš saka, es izkāpu ārā, aizgāju, man no bagāžnieka kaut ko paņemt, un uzreiz viņam jau bija durvis vaļā, un jau no mašīnas jau izķēra. Viņš saka, labi, ka tur bija maks ar veciem čekiem tikai vēl, un pazūd visu un cauri. Viņš saka, un tā tas notiek Eiropā, jā, un cilvēki domā normāli, un tad, kad cilvēks atbrauc uz Dubaju, viņš baidās, viņš saka, nebaidies, tu vari atstāt šeit telefonu, tu vari atstāt, un neviens tev nepaņems. Mums ir bijuši daudz gadiem, tad, kad atstāja telefonu metro stacijā, aizbrauc pa vienu pieturu uz priekšu un attiecas, ka nav telefons, pēc tam atbrauc atpakaļ, telefons turpat stāv. Jā, noteikti jāiepazīstina arī ar mani. Es esmu ceļojumu entuziaste un esmu apceļojusi vairāk kā 34 valstis. Gan individuāli, gan ar tūru operatoriem, un man ir sava pieredze. Un es varu teikt, ka mana pieredze Dubajā bija šogad 3 mēneši nodzīvot. Sākumā aizbraucu vienkārši ceļot kopā ar Agrostravel, un tik ļoti iepatikās un izveidojās forša komunikācija un sadarbība, ka paliku ilgāk. Gribu to visu iedvesmu un tavos iespaidus nodot arī citiem cilvēkiem, kas brauc uz turieni un ar kuriem es varu kopā doties ekskursijās. Varbūt tad varam pastāstīt par to drošību. Mans pirmais pārsteigums bija tas, ka var iet, somas var atstāt, nekur nekas nenotiek, un mašīnas var atstāt vaļā. Viss ir pavisam droši. Pastāsti, kā bija tā pieredze, kad notika Ramadāns,
Cik Ramadāna laiks tu esi piedzīvojis? Šis bija otrais Ramadāns. Pagājušā gadā Ramadāns bija no 1. marta līdz 31. martam. Šogad Ramadāns bija no 16. februāra līdz 18. vai 16. martam. Nākamgad Ramadāns būs kaut kur no 1. februāra. Jā, kaut kā tā, jā. Tu ievēroji Ramadānu? Jā, pirmajā gadā es ievēroju Ramadānu, otrajā gadā man nesanāca ievērot Ramadānu. Es sākumā ievēroju, bez tam sākās tā militārais konflikts, mazliet tās bišķiņ stress bija, un mums sanāca tā, ka tur bija 2 grupas, un tad es domāju, nē, es nevaru tad ievērot to, kad ir tāds stress, es tā nevaru. Tā. Bet tas tā interesanti, bet tas Ramadānā ir diezgan grūti tas, ka nedrīkst dzert. Ja no rīta kaut kur 5:30 tu paēd brokastis. Parastu ūdeni nedrīkst dzert. Jā, vienalga, neko nedrīkst ēst, vispār neko nedrīkst likt mutē, ne smēķēt, neko šlaimogumi, absolūti neko. Līdz vakarā, līdz saules rietam, kad var atkal to darīt, jā. Un viņiem notiek uzreiz uz ielām, tur ir visādi snekus, tur pārdod par lētāku cenu jau stundu, pirms tam jau katrs var nopirkt, jau gatavoties to, ka to brīdi gatavojas tam brīdim, kad tu var sākt ēst. Un viņi iesāk ēšanu, iesāk ar 2 datelēm. Jo datels tas ir vitamīns, tas ir cukurs uzreiz, un tā tālāk 2 datelīs, tad padzerās ūdeni, un tad viņiem ir ēšana un lūkšana, un tā tālāk viss tas kopā. Un pa brīvu dala paciņas visā cilvēkiem, kad var atsākt ēst, un tā. Restorānos ir liels atlaides. Jā, faktiski tas Ramadāns viņi ir izveidojuši kā svētki. Ja? Ir svētki, kad ir... Kā tas ietekmē turistus, kas tādā brīdī ir atbraukuši uz šo te pilsētu? Kā kurā vietā? Omānā tas ietekmē turistus. Omānā es biju Ramadāna laikā, tad bija daudz vietas bija slēgtas. Un... varēja nopirkt ēdienu, bet tu nedrīkst ēst. Viņi teica, iet ārā, tad bija jāiet ārā, kaut kur jāatrod vietu, kur var ēst. Dubajā absolūti tu nemaz nejūt. Ja tu nezinātu, to nejūt, un tev neviens arī nenāk klāt, un neko neaizrāda, un neko Abu Dabī ir mazliet restorāni, arābu restorāni, nevar dabūt ēdienu pa dienu, arī turisti nevar dabūt, tad viņi dod līdzi. Bet tas ir kā kurā vietā. Bet vispār Arābu Emirāti ir ļoti, ļoti, viņi tendēt uz turismu, un tur nav nekāda aizlieguma. Saudarābijā tas būtu ļoti strikta tur ir, ja, ka tur nevar, ja tu tur uz ielas paņem ūdeni, padzerties, tad tu var dabūt sodi, ja, tas ir tā. No mūsu pieredzes varu pateikt, ka mums bija ļoti tādi atvērti priekš turistiem tie cilvēki, arī tie, kas ievēroja šo te Ramadānu, un mums nebija problēmas. Mēs varējām gan dzert ūdeni, gan arī, ja mums bija bērni ar ģimenēm, tad mašīnā arī, kur šoferis, teiksim, ievēro šo te Ramadānu, tad mēs lietojām arī šo te pārtiku, ar viņa atļauju. Un pats interesantākais bija tas, ka tanī brīdī, pieņemsim, mums ir jānokļūst no punkta A līdz punktam B, tad šoferim konkrētajā laikā pienāk šis te brīdis, kad šīs te maltītes laiks, ap 6, ja, kad saule riet. Tur bija savādāk, bet viņam riskanti vispār, ja viņš jau domā, viņš līdz laiku domā par ēdienu, un riskanti ir viņam ļaut braukt ar autobusu, ļaut braukt, un viņš laiku domās par ēdienu, par to, ka dzert, jā, un viņš var izraisīt avāriju. Labāk apstājās, viņš paprasīja atļauju, apstājās, viņš turpatās apsēdās pie mašīnas blakām, visiem bija pa lielu pārsteigumu, turpat apsēdās, nolika savu paklājiņu, palūdzās, uzēda bišķīti, un tam mierīgi brauc, jā, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja, ka tu, ja sevišķi tā turista autobus, ka brauc, ir jāļauj viņam to procedūru iziet cauri un to izdarīt, jā, citādi tas riskanti, jo cilvēks jau domā pavisam par kaut ko citu. Jā, tas arī tas, ko es gribēju teikt, kad viņi ievēro šo te, arī neskatoties uz to, ja viņi, teiksim, strādā, tad, jā, autobus apstājās, viņš izdara tas, kas viņam ir jāizdara, pāēd vakariņas un tad turpina šo te ceļu. Jā, autobus šoferi, viņš brauc, viņam nav varianti, jā, bet principā ir Ramadāna laikā mainās darba laiks. Arī bankas strādā, teiksim, līdz 1:00, 2:00, un tad no 2:00 līdz 8:00 ir brīvs, un tad banka strādā no 8:00 līdz 12:00. Un tad pagājuši, kad es arī izgāju caur tam Ramadānā visam, tad bija
Es sapratu, kāpēc tas tā notiek. Ja? Kad ir no rīta jau tu paēdi un padzeries, un pēc tam tu neko neēdi, nedzer. Labi, tā ēšana vēl neko, bet kad tu nevari dzert. Un kaut ko 1:00 tev zūd enerģija. Un tu jau vairāk neesi spējīgs pa lielām ritīgi strādāt. Un sevišķi tādās bankās vai kādās iestādēs, kur ir kaut kāda drošība un kur tev vajadzīga uzmanība. Un tu to nevar ievērot un negrib. Ja? Un tad tāpēc viņiem ir brīvs no 2 līdz 6 aizbraukt, viņi aiziet mājās, kur pāris stundu vai kaut kur viņi liekas pagulēt. Es arī tā darīju, un tas laiks aiziet ātrāk, kad tu pienāk tev tas sēšanas laiks, kad tu aiziet ātrāk. Jā, bet tiešām tas tā ir. Un tu to nevar tā īsti saprast, ja tu pats tu neesi tu izgājis cauri labi 1 dienu, 2 dienas, tas neko nedod, ja? Bet veselu mēnesi, ja, kad tu tam visam izēji cauri, tad tu apmēram jūti, tu zini viņu sajūtas, kā viņi jūtās, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, ja? Es varu piekrist. Man patika tas, ka Dubajā es piedzīvoju Ramadānu arī Marokā, atrodoties, un varēju salīdzināt ar to, kā ir Dubajā. Tad es absolūti piekrītu, ka to nevar pat izjust. Turisti pat neizjūt to. Bet Marokā mēs izjutām diezgan, jo tie cilvēki bija diezgan saspringti, diezgan ļoti, es pat teiktu, agresīvi, kas pilnīgi nebija Dubajā, pilnīgi pretēji, pilnīgi mierīgi. Esam izdzīvojuši šos te situāciju interesanto, kad sākās militārais konflikts. Un varbūt mazliet par to parunāt un pastāstīt, kā tad īstenība un realitāte atšķirās no tā, ko mums sniedz un pasniedz masu mēdījos, sociālajos tīklos, kā tu jūties un kas tur īstenībā notika. Tavā redzējumā. Mums paveicās, mums bija viena grupa, kur bija ielidoja 20. februārī, un viņiem bija jālido 2. martā, bija jālido projām. Tur bija cilvēki. Un ielidoja otra grupa, ielidoja tieši 28. februārī, un viņi bija paredzēti, ka viņi būs līdz 7. martam. Tā kā mums sanās 2 grupas kopā, man liekas, ka tur bija 28 cilvēki kopā. Bija. Nu, lūk, un ar to pirmo grupu viņi ielidoja 28. Mēs aizvedām, mēs tur bijām Dubajas Rāmī un paēdām pusdienas, viss bija ok, nekāda vai nekas nenotika, un aizbraucām uz viesnīcu, iečekojamies viesnīcu, es saku, kurš grib, mēs varam vēl kaut kur aizbraukt, paskatīties, ja? Labi, es piedāvāju, aizbrauksim uz Expo City. Aizbraucām uz Expo City, paņēmām, izīrējām busiņu, braukājām ar to busiņu pār to Expo City, un atnāk šūna apraida ziņojums, kad ir apdraudējums. Neko, mēs tur tā baigi nenoreģējam uzreiz. Pēc tam izkāpām ārā un skatāmies gaisa, domāju, tādi būkšķi, domāju, kas notiek, domāju, salūci, ne? Viņš saka, tas nav salūci, man tur ir droni tiek nošauta lejā, jā. Un tad tiešām reāli debesīs varēja redzēt, ka tur notikās, jā. Bet principā tas notikās, tāpēc, ka tā bija pirmajā dienā tas bija, jā, bet principā pa lielam neviens drons, neviens raķets nekur neredzēja, ja kāds kaut kur izgāja cauri un pa visu izgāja cauri, tad var būt tās, jā, bet viņi mēģināja visus tos dronus un visu jau jūras līmeņi. Jā, viņam ir faktiski tā ir Arābu Emirāti otrā drošākā valsts pasaulē. Viņiem ir 4 līmeņu kupols un kādā veidā, kāpēc viņi tās dronus nosita ātrāk, viņi nemaz neļauj pievienot pie telpā, ja? Jo viņi paceļ gaisā, viņiem augšā pacēlas lidmašīna ar aparatūru, ja? Un viņi redz, kad jau viņš iznāk laukā no tās vietas, kad tas drons nāk, viņi jau ir nofiksējuši, un viņu jau ir gatavi, viņi zina, kas tur nāk raķete vai tādu un tādu. Un tiek nošaut. Jā, kaut kāds atlūs nokrita, kaut kas izgāja cauri, bet iedomājieties, ja? Es jau šodien paskatījos pirms podcastu. Mēnešu laikā no 28. februāra līdz 2. aprīlim 2038 droni tika novirzīti uz apvienotajām Arābu Emirātiem. 453 balistiskās raķetes un 19 spārnotās raķetes, jā. No raķetēm neviena nenokrita, no droni kaut kur kāds izgāja cauri, kaut kādi 11 varbūt tās un attuls un tā, kaut kur kaut kas notika, jā, bet iedomājieties, kas notiek šeit, jā, es tagad paskatīju, kas Latvijā, 2-3 droni un krīt valdība un kas tik nenotiek, jā, bet, labi, bet
šito mēnesi, kas kamēr viss tas notika, jā, nāca šūna apraidē, nāca atkal atcēlā to brīdinājumu un tā tālāk. Mēs neviens nekā nejūtām. Mēs dzīvojam mierīgu dzīvi, mūsu izvedām turisti, izgājām programmu, kas bija jāaiziet, visur, praktiski bijām visur. Man liekas, ka kaut kur vienā vietā nebijām, jā, vai kaut kas bija. Lielākais objekts tur viens Global Village bija jāslēgt uz to tāpēc, ka brīdi. baidījās mazliet tādas lielas pūļu, lai nav liela pūļu. Bet ko mēs redzam, kas notiek ar droniem šodien, ja? Ka droni, viņi jau netiek novirzīt uz civiliem iedzīvotājiem. Tam nav nekāda liela interesi, jo tas ir, ja tas drons, jūs redziet, kādi tie bojājumi, ja viņi trāp mājās, tur 2-3 dzīvokļi un viss tā nav jēga tam visam, ja? Viņi tiek novirzīt uz militāriem objektiem, kur ir naftas bāzēm, naftas urbumi, naftas laukiem, gāzes laukiem, termināliem un kas bija, kāpēc tas viss sākās? Tāpēc, kad atradās Arābu Emirātos, atradās amerikāņu bāzes, 2 lielas bāzes, jā, un tas notikās. Tādā ziņā cilvēki bija informēti, tad ikdienā to īsti nevarēja sajust pareizi. Tā es tevi saprotu. Ikdienā to nevarēja sajust, jā, bet kaut kas bija, un uzreiz nāca valdības brīdinājums bija, jā, lūdzu nelieciet fake ziņas, Facebookā, sociālos tīklos, lūdzu nelieciet, par to būs sots un liels naudas sots vai cietums no 2 līdz 3 gadiem. Ja? Domāju, ka cilvēki to ievēroja? Nē. Ja? Un mēnešu laikā, tas bija kaut kur marta beigās pēdējās ziņas, kas bija arestēti 120 cilvēki, no tiem 70 bija briti. Ja, un tomēr cilvēki brīdina, lūdzu nedariet, un katru dienu, ja kāds ir arestēts, tas tika oficiāli paziņots, ka ir cilvēki arestēti par to pārkāpumu. Bet vienalga. Jā, tas ceļ liek un otrs, kas svarīgi bija, katru dienu bija oficiālie valdības paziņojumi. Cik droni ir nosist, cik ir ielidojuši, ja kāds ir cietis vai gājis bojā, jā, tad bija paziņojumi un nebija nekas slēpjams un absolūti nekas momentā bija viss paziņojums, katru dienu bija. Jā, tātad cilvēki bija informēti, arī parasts vienkārši cilvēks, un tur varēja sajust, esot tajā situācijā uz vietas, varēja sajust to, ka valdība rūpējās par katru cilvēku. Kaut vai tādā elementārākā lietā, kad, teiksim, tika pārtraukti šie te zaļumu un augļu piegāde no Irānas, viņa samazinājās un netika pieļauts, ka cenas paceļās. Ja, dēļ tā, arī kā tas viss tika regulēts tik ātri, tik veikli un tik un harmoniski, jā, lai cilvēkam... Ja varēja ziņot, jā, kad cilvēki varēja ziņot, ja ir cenas paceltas cenas, jā, kaut kādā veikalā noteiktā viņiem bija telefons, kur viņi varēja paziņot par to, un jā. Jā, tas, ko es gribu pateikt, kad esot tanī brīdī uz vietas, tu jūti, kad par tevi tiešām domā, par tevi sargā, tā kā valdība par tevi domā par katru cilvēku. Tas bija ļoti jūtams, jā, jo, salīdzinot Latvijā, kad vēl nedēļu tiek apspriests par vienu situāciju un nezinu, ko darīt. Jā. Es jau gribu pieminēt šeit, ja mēs runājam par tādām sliktām lietām, kas ir labs un kas ir slikts, jā, teiksim, šeit mums ir nelegālā migrācija. Tas ir cilvēki brauc it kā mācīties universitātēs, un tad viņi pazūd, un tad viņi brauc Bolt un Volt un vadā pārtiku un tā tālāk, un cik tur tie, es nezinu, cik daudz ir tūkstoši ir Latvijā ir ienākuši nekontrolēti. Elementāra sistēma, kā var kontrolēt migrāciju. Tātad, ja kādam vajag darbiniekus, konkrēta firma vai aģentūra noslēdzam viņa līgumu, iebrauc 4 cilvēki, teiksim, iebrauc strādāt, uz gadu vai 2 gadiem ir noslēgts līgums. Viņiem uz gadu 2 gadiem ir vīza. Ja viņi pārtrauc darba attiecības ar to kompāniju, viņiem no valsts ir jāizbrauc, vai 2 mēnešu laikā viņiem pelēkā zona, 2 mēnešu laikā viņiem jāatrod ir cita kompānija, kas viņus nodrošinās ar darbu un attiecīgi pagarinās to vīzu. Ja? Ja tas nenotiek, viņiem no valsts ir jāizbrauc. Tātad faktiski ir kāda ir kontrola. Kontrola ir tāda, kad ir atbildīgais par šiem cilvēkiem, kas iebrauc valstī, un ja viņi pārtrauc, viņiem vīza vairāk nav, tad viņiem no valsts ir jāizbrauc, un tā ir tā kontrola. Ja? Es nesaprotu, kāpēc, vienkārši tāds piemērs, ja, kādā veidā mēs varētu elementāri arī Latviju kontrolēt. Jā, atgriežoties par to drošības sajūtu, tas
to sajūtu jau dod tas, kad valdības zina, ko darīt. Un neļauj cilvēkiem izraisīt lieku paniku. Jo tas jau tā neziņa un tās bailes, un kas nu tagad būs, man liekas, tas ir tas, kas izraisa vislielāko paniku un to nestabilitāti dod. Bet ja tev ir skaidri rīkojumi, skaidri tur mēs ejam, tur mēs neejam, lielie objekti ir slēgti, jūs varat apmeklēt šos, un tad arī cilvēki zina, kā dzīvot. Nu, tiksim tā, kad es nejūtu, ka būtu ierobežota arī tā ikdienas dzīve. Nu, tāpat tu vari iet baudīt tos objektus, ceļot, tur, kur ir drošības tā zona. Un daudz objektos tika samazināts cenas uz pusi, jā, un pat pa brīvu varēja doties uz dažiem, piemēram, bija uz Zieddārzu, varēja doties pa brīvu, un tad bija tāds, tur bija tie cilvēki tik daudz, tur tādas rindas, tur stāvēja pie tiem Zieddārziem 2, 3, 4 stundas cilvēki stāvēja rindā, lai pa brīvu tik tajā Zieddārzā, un viņi laikam nedēļu izturēja, jā, un tad viņi aiztaisīja uz dienu ciet, jo viņi tas Zieddārs neizturēja šitās te daudz masas, un tad bija tāds joks, kāpēc Dubai tukšs, kur cilvēki visi Zieddārzā. Jā, to es piedzīvoju arī, jā. Kas varbūt ir tas, kas atšķir, kas par ko nerunā Instagramā, bet kas reālajā dzīvē Dubajā? Tev ir kaut kāda tāda ideja, ko gribās padalīties, nezinu, par ikdienas dzīvi, kas notiek? Nu, par sievietēm, ģimenēm ir atsevišķi, teiksim, Global Village, kur var tikai viens vakars, kur ir tikai ģimenes un sievietes ar bērniem. Tad ir pludmales atsevišķi, kur ir tikai sievietēm. Un tagad ir atvēr pludmale, kas ir tikai sievietēm. Bērni tiek uzpasēti, bērni pa ielām neskraid, ja? Un, teiksim, ir skolas autobus, kas viņus vēd. Atbrauc skolas autobus, ir pavadītājs skolas autobusā, kas laicīgi jau sazvan vecākus, ka tas autobus būs tikos būs pie viņa mājas, un viņi jau iznāk ārā, viņi vecāki vai auklīte vai mājkalpotāji iznāk ārā un to bērnu paņem. Ja, ja viņam apstājas, ja viņam jāpāriet pār pa ielu, tad tas pavadītājs no autobusa viņi paņem to bērnu, pārved pār pa ielu un atdod vecākiem. Ja, tā ir ārkārtīgi liela tāda uzmanība. Drošības sistēma, jā, vīrieši tur ir daudz, man liekas, nezinu, to statistiku 1/10 noteikti. Pret vienu sievieti un 10 vīrieši, bet arī... Tik traki nav kaut kāda, man liekas, 3,5 bija uz vienu sievieti, bija 3,5. Ai, ne, es biju metro stacijā. Labi. Respektīvi tas, ko es gribēju pateikt, kad jebkurā arī valdībai tas uzstādījums, ka jebkurā dienas laikā sieviete var justies droši, viena pati staigājot pa Dubaju. Pareizi. Tas ir Dubais premjerministra tāds citāts, ja, kad ja sieviete var droši staigāt jebkurā dienas laikā, jebkurā vietā, pilsētā, kurā tumšā vietā un justies droši, tas nozīmē, ka viņi ir Arābu Emirātos. Kolosāli. Un kas tev šķiet ir kāds no iemesliem, kāpēc cilvēkiem liekas, ka uz Dubaju, diez vai viņi tur aizbrauks, kādi ir tie iemesli, varbūt, ka viņi ir dārga, ka tur nezinu, kā ģērbties, ka tur ir nepārāk droši. Kā tu teikt, kā tu komentētu šo situāciju? Mēs kad slēdzam līgumus, jā, tur līgumā ir iekšā, ka tur jau tas dreskots ir jāievēro, jā, bet Dubai šodien ir, agrāk bija kaut kādas 15 gadus atpakaļ, kad pat Dubai molā, ja tu biji nepieklājīgi apģērbusies, jā, tev varēja arestēt un tev varēja izdzīt no valsts. Jā. Bet tagad Dubajā, ja tur staigā, tur domā, nevar saprast, viņi Dubai molā, tur viena otra ir atnākus, viņi uz Dubai mola atnākus, viņi atnākus uz pludmali. Tā ģērbšanās, jā, bet tādās mošajās, oficiālās iestādēs, jā, ir jāievēro tas dreskots, un sevišķi mošajā, kad tev tur ir stingri skatās, jā, kad jābūt ir, lai nebūtu caurspīdīgi, nebūtu uzspīlēts bikstes vai nebūtu caurspīdīgi kleita, jā, bet tur ir viens knifs, tas arī ir biznes. Bez pašā sākumā mums arī bija problēmas ar to, ka mēs netikām iekšā, un es tur nopirku kaut kāds 10-11 kleitas, nopirktās abājas nopirku, ja, kas ir sievietēm, ja. Un tagad mēs vienmēr ņemam līdzi kā rezervē, ja, un ja tu uzvelc to,
tad vienalga tev tās rokas var būt īsāks, tev var būt garāks, bet tu esi uzvilcis tas, kas ir to, ko viņi pieņem, tev nevajag nekādu lakāt, uzliec kaputs, un tu mierīgi vari iziet cauri, jā, nu, tas ir biznes, jā. Ja tu esi to bāju nopircis tajā vietā, tad tu vari vilkt uzvelc, un tev ir viss kārtībā, un nekādas problēmas nav. Bet tiklīdz ir kaut kas savādāk, viņi tur skatās šitā, paiet tur tālāk, un tad pa gabalu paskatās, tev spīd cauri, nevar tu iziet, neko cauri. Tātad tu esi nodrošinājis savus ceļotājus, kurā situācijā viņi tiek iekšā visos objektos. Jā, tiek iekšā, jā, bet var arī nopirkt uz vietas abāju. Tur tagad ir ļoti labā cenā, pa 10 eiro tu var nopirkt abāju. Un uz prezidenta pilī, ja tev tur tie svārki ir bišķi pa īsu vai pa to, tālāk tur pat atstāja savu ID karti, un tu var iznomāt. Tev svārks, tev viņi iedod svārks, vai tev iedod kleita, tur ir kaut kā, tu iedod, lai tu tiec iekšā. Jā. Nu, tik demokrātiska valsts, jā, daudz. Es, kad man bija jāizbrauc uz oficiālām iestādi Sādžā, un Sādžā tur ir bišķi, katrā emirātā bišķi ir savu likumu. Ja? Es aizbraucu uz Sādžu, paņēmu taksometru, ja? Aizbraucu uz turien, un tur ir tā, ja tu izkāp no taksometra, ja? Izslēdz skaitītāju visu, un tu pēc tam Dubajas taksometrā tu Sādžā nevar paņemt, lai braukt atpakaļ uz Dubaju, tu nevar paņemt. Tev, jāņem ir vietējais taksometrs. Bet, ja tas taksometrs viņš apstājas, viņš neizslēdz skaitītāju, ja, tad viņš var stāvēt gaidīt tev, tas skaitās, ka tas taksometrs darbojās. Es tādu braucu, aizbraucu, es viņam paprastu, cik tas pa stāvēšanu tur jāmaksā, tur nekas nebija. Es domāju, labi, lai viņš paliek. Es eju, un es taču atbraucu uz oficiālu iestādi, un es atbraucu šortos. Un es tagad eju, un man pie vārtiem es saku, un man 11. ir tikšanās, un es viņu gaidīju 2 nedēļas to tikšanos, un ja es viņu palaidīšu garām, man būs atkal 2 nedēļas jāgaida. Un tad es domāju, cik forši, ka es to taksometru atstāju, un tas taksometru šofers ir, viņš apmēram manā kompleksī. Un es aizgāju pie viņa, es saku, davai, vēls biks nost. Dod man savs biks, mēs taksometrās samainījāmies, man tās bišķi knaps viņas bija. Dabūju uzvilkt, atdevu viņam šortus, viņš palika uzvilkt biks, es aizgāju iekšā, izgāju visu cauri, atnāca apakaļ. Un bija tāds sēd, man laidīšu, paņemšu kādu problēmu, paņemt atkal taksometru, jā, bet redz, ka kaut kas tāds bija, ka labi, ka es viņu atstāju, tad būtu tur auzas. Intuīcija pateica priekšā. Jā. Nu, un tad, piemēram, pastāsti par tām. Nu, ar kādu budžetu ir jārēķinās cilvēks, kurš ir izdomājis, viņš grib aizbraukt uz to Dubaju, bet viņam Instagram rāda, ka tur ir viss tik lakšrī, tik dārgs. Kāds ir tas budžets, ar ko jārēķinās? Minimālais, lai tiktu vismaz nedēļu padzīvot Dubajā. Ko tu piedāvā? Jā, brauc, skatoties uz cik dienām tu brauc un ko tu gribi redzēt. Ja? Šodien ir tā. Es piedāvāju 6 un 8 dienas. 6 dienas tiem, kam nav laika, kam ir nepārtraukti jāskrien kaut kur, labi 6 dienas, bet principā vajadzētu 8 dienas un pat vēl vairāk. Ja? Jo lidmašīnas biļeti maksā vienu to tāpatās, vai tu 6 dienas vai 8 dienas, un ja tu sadalsi tām visām dienām, tad tev iznāk lētāk. Ja? Šodien, es domāju arī, ka tas tā paliks. Kad nekas nemainīsies, man ir noslēgts līgums ar Air Baltica, un praktiski pagājušā gada cenās, ja, tas viss ir. Un plus esmu rezervējis jau visām turiem ir rezervēts viesnīcas, tā kā es faktiski jūs variet arī paņemt, nopirkt bez ekskursijām, pieņem vienkārši lidojums plus viesnīca. Sagaidīšu uz lidostā, aizvedīšu līdz viesnīcai, pa ceļām mēs jau būs Dubai Rāmas ekskursija, būs pusdienas un transporta karti. Jums būs uz tām 7 vai 8 dienām, jums būs transporta karti ar 10 eiro depozītu, un jūs varēsiet tā. Tas ir viss iekļauts cenām. Un arī šodien, uz nākamo gadu es vēl ieliku pusdienas lidmašīnā. Ja? Tas ir turp lidojot 10 eiro pa 10 eiro un atpakaļ lidojot pa 10 eiro. Ja, un jūs varat paskatīties šodien tās viesnīcas ir sacēluši šausmīgi liels cenas. Un tad, kad notika militārais konflikts, bija Dubajā un visi mūs sēdējām, un es domāju, kaut kas ir, tas tā ilgi neturpināsies, ir jāsāk plānot, ko mēs darīsim nākamo gadu. Ja? Un es veicu rezervācijas.
Ja? Un šodien, paskatoties, es domāju, jāpaskatās, kādas ir cenas vēl. Tās cenas ir fantastiskas, viņas sacēluši, to domā, nezinu, kas tur būs. Ja? Varbūt tas nospēlēs, varbūt ne, bet šodien man ir tās cenas pietiekoši labas. Arī kopā viesnīca un avio lidmašīna. Ja? Par Air Baltica būs bankrots, nebūs bankrots. Viss bankrotē, bet tā vai tā tie lidojumi būs, un nekas tur nenotiks, vai vienalga, vai kurš būs īpašnieks, par to tur nebūtu jāuztraucās. Tā kā tu esi riskējis. Jā, bet par to šodien tāda ažiotāža, notikās militārais konflikts, un tā pavasar vairāk nelido. Air Baltica sāk lidot tikai pēdējos 2 gadus pavasar. Agrāk nelidoja. Viņi sāk lidot kaut kur oktobra beigās un līdz aprīlim. Viss negāja. Nezinu, kāpēc iesāk pēdējos 2 gados. Droši vien, ka lidmašīnas bija gan daudz un varēja atļauties to, cik tur lidoja, kas nelidoja, bet agrāk tā nebija. Tad bija pāris gadus bija tā, ka lidoja tikai 3 reizes nedēļā, un tad mēs jau lidojam katru dienu tā. Ja cilvēks turists, bet es izveidoju tagad to, ja. Cilvēks, viņš grib pats atbraukt, viņš jau varbūt tās ir Dubajā bijis, viņš var paņemt avio, viņš var paņemt viesnīcu un tā tālāk tas, kas ko es vēl esmu piekabinājis klāt tam piedāvājumam. Bet ir pakete, ekskursija pakete, kur ir iekļauts visas IES biļetes, ir iekļauts viss transports, ir iekļauts pusdienas vai vakariņas, ir iekļauts viss ir iekļauts. Faktiski tā, kad jūs nopērciet to ekskursiju paketi, jums faktiski tikai personīgiem tēriņiem vajag, maksimums tas ir apmēram 200 €, lai nopirkt kaut kādus augļus vai šokolādus vai vēl kaut ko. Ja tu pērc 4-5 šokolādus, tad tev pietiks ar to, ja tu gribi 20-30, tad vajadzēs vairāk to naudu. Bet arī mēs viņus tā šokolādes ir labā cenā. Un tad es vēl esmu sadalījis visu to ekskursiju paketi pa dienām. Mēs esam jau 2 gados, ir zinām pieredze, ir cilvēki ir pateikuši savas rekomendācijas un tā tālāk, un esmu salicis tā, kad ir atpūta, ir ekskursijas, ir brīvais laiks, bišķiņi esam daudz ko optimizējuši, jā, un tagad mums ir dienas paketi. Dienu paketi, gribi braukt uz Abu Dabi, lūk, tā ir dienas paketi, viņi maksā tik un tik. Burj Khalifa, dienas paketi, tur un tur. Plus visam tam mums ir Burj Khalifa augšā, mēs varam tikt praktiski bez rindas noteiktā laikā, un mums ir kopā ar zelta kafiju. Ja? Tā cenā uzbrauc faktiski tā, jūs paņemiet augšā, jūs 122. stāvā ar mani restorānā dzeriet kafiju ar zeltu. Kafiju ar zeltu, ja? Ja jūs, kā salīdzināt cenas, ja tu esi kaut kur. Es skatījos YouTube kaut kur Dubajā, kaut kādā kafejnīcā, kafija ar zeltu maksā 130 € kapučīnā. Ja? Jā, Dior kafejnīcā. Jā, bet mums ir viss tas cenā iekšā. Ja? Bet, lai tikt augšā Burj Khalifa un dzert kafiju ar zeltu, jums jābūt ir laimīgam, jābūt ir 1%. 1% tik no visiem turistiem tiek tur augšā, ja? Jo tas ir 2 stundas tikai pēcpusdienā. Vai jums ir jābrauc ar Agas Travel? Jā. Tas ir tas īpašais, ko neviens tūra operators nepiedāvā šobrīd, cik man ir zināms. Jā. Kas vēl ir tādas knifiņi, varbūt var pastāstīt, kur ir labākā sezona, kad braukt uz Dubaju? Sezona ir labākā, sezona ir visādi jau laiks mainās, bet principā tā standarta sezona ir no 16. oktobra līdz 1. maijam. Kāpēc no 16. oktobra? Tad ir 16. oktobra, 16. parasti vērās vaļā Global Village. Tas ir vispasaules ciemats. Un Miracle Garden vēl Zieddārs. Ja? Aizpagājušā gadā viņš atvērās vaļā 16. oktobrī, pagājušā gadā viņš atvērās vaļā 1. oktobrī. Viņš atverās ir un ir pieejams viesiem, ja gaisa temperatūra ir mazāk par 40 grādiem, 1 nedēļu ir mazāk par 40 grādiem, tad viņi, un tā prognoze ir tāda, ka tā gaisa temperatūra vairāk tik necelsies, ja, tad viņi vēro vaļā to Zieddārs apkārt.
Vēl kas bija brīnišķīgi, ka tu pastāstīji, tātad cilvēks, ja vēlās ceļot uz Dubaju, tad viņš var nopirkt caur tavu aģentūru tikai lidojumus, un tad var kā konstruktors salikt tās dienas ekskursijas, ja? Un ir arī, protams, opcija, ka tu var nopirkt visu pilnu programmu, kas, protams, sanāks daudz izdevīgāk. Var nopirkt lidojumu un viesnīcu kopā, jā, un var nopirkt arī ņemt visus ceļojumus, un var ņemt pa dienām. Es esmu tur bijis, es tur negribu braukt, es gribu šitai dienā aizbraukt uz to Abu Dabi kopā un tā tālāk, bet tas man iepriekš tad ir jāzina. Un, jā. Tas ir kolosāli, man liekas, tāds piedāvājums, tirgu vēl nav bijis. Labi, varbūt ir kādi īpaši ceļojumi, ko tu piedāvāji, nezinu, tur romantiskie ceļojumi, varbūt kādi ģimeņu ceļojumi, vai tur īpašie svētku ceļojumi, vai par to esi padomājis? Ir ceļojums skolēnu brīvdienās, tas ir no 16. oktobra līdz 25. oktobrim, bet, diemžēl, tas ir šogad viss ir jau rezervēts, tur vairāk vietas nav. Ir vēl vietas decembrī, uz jauno gadu ir vietas, un vietas ir martā, 27. gada martā, uz skolēm brīvdienās ir, jā. Tas ir atsevišķa programma tieši ģimenēm ar bērniem, kur mēs braucām vairāk uz tādiem izklaides centriem, uz dārziem, tur nebraucām, tur tik ļoti Abu Dabi, tur netik ļoti viss, kas ir bērniem, tas ir, varbūt tas nav interesanti, viņiem vairāk izklaidi, ja. Tad ir jaunais gads, kuru mēs pirmo jauno gadu es sagaidīju pie Dubajas Rāmi dārzā, jā, tur, jā, un otro jauno gadu mēs sagaidījām uz jahtas, Dubai Marīnā uz jahtas. Bijām tur patās 35 cilvēki, tas bija no 9:00, mums autobus aizveda uz turieni, no 9:00 līdz 2:00 mēs atradāmies tur pie lielā panorāmas ratā, pašā centrā. Tur, tad, kad notiks salūts pusnaktī, tad nevarēja saprast, kuru salūt, lai skatās, kuru lai bildē, jo bija tur pie Blue Water Island, tur bija salūts, tad bija Palm Jumeirah salā salūts, tad tur patās jūrā stāvēja speciāli kuģi, kas bija nopakot ar visādām šitām sprakstelām, un tur no turienes zāja salūts. Viss apkārt, jā, bija tā fantastiski, jā. Un bija forši, ka tev vienkārši mēs noīrējām jahtu tieši mūsu grupai, un vairāk neviens tur cits nebija. Mēs tur paņēmām līdzi to, ko vajadzēja līdzi, tur gan šampānietī, gan paši priekš sev priekš galda, un tur katrs varēja tur dejot, vai mierīgi jakts priekšā pasēdēt, un mierīgi un klusumā pasēdēt, un viss. Jā, visiem patīk, jā. Tas pats būs, un tad vēl ir piedāvājums, kas ir 14. februāri, ir tikai pāriem. Tas ir Valentīna diena, tad ir tikai pāriem piedāvājums. Brīnišķīgi, tad, ja kāds grib tiešām piedzīvot Dubaju ne kā turists, bet ar tādu drošības aizmuguri, jo ko es ievēroju, ko tu piedāvā, kad katrai grupiņai, kas ceļo uz tiem objektiem, kas braukā pa Dubaju, vienmēr ir līdzi kāds no komandas. Tā, cilvēks principā nekurā brīdī nav viens, ja izņemot to brīvo laiku, kas ir pāris dienas. Tā kā tie cilvēki, kas baidās lielpilsētās atrasties vieni vai kaut kur apmaldīties, tad šī ir brīnišķīga iespēja. Jā, ceļot kopā ar tevi. Es ļoti daudz redzēju cilvēku stāv, viņš skatās metro, vai tur vēl skatās pēta, vai kur braukt, kur nebraukt, jā. Viss ir labi. Jūs variet aizbraukt. Teiksim, es jums iedošu, jūs paņemiet, gribiet kaut kādu dienas programmu. Es jums iedošu, jūs variet pirkt, jūs variet nepirkt, jūs variet izvēlēties un izmantot to sev kā ceļvietu, to dienas programmu Dubajā. Bet vienalga jums viņi sanāks stipri dārgāk, jo jūs būsiet 2 trietā, tas jums jāņem taksometrs, tad vēl jāzina, uz kurien braukt, kur pirkt biļeti, kur iet iekšā, kā ģērbties un tā tālāk. Ja. Šeit jums pilnīgi atkrīt viss problēmas. Ja. Jums vienkārši vakars beidzās, jūs esat brīvi vakarā, jums nav nekas jādomā par rītdienu, par kurā vietā kas būs, jo jums ir WhatsAppā, jums ir ziņa, jūs zināt programmu, kas notiksies. Ja. Brauksim, mēs ejam ēst uz tajās vietās, kas ir pārbaudīts, kur cilvēkiem garšo. Ja. Jūs arī noteikti vien paši brauksiet, jūs aiziesiet kaut kur.
Ir kā ir, jā, bet šeit tas ir tās viss pārbaudīts. Uz pludmales arī dažādas, kuri aizbrauc uz pludmali, viesnīca piedāvā šatlu busu, iet uz pludmali, aizbrauc uz to pludmali, tu knapi, tur jāpierakstās sev 2 dienas iepriekš uz to pludmali, lai tu tikt, tad tā pludmali ir pilna, tad tur ir krēslus, saules sārkstu viesu un nevar dabūt, vai tas maksā 50-70 eiro dažās pludmalēs tas maksā, ja? Un nav kur pārģērbties, un cilvēki ir vīlušies, un mēs visu laiku tas nav forši, tas nav tā, ja? Un mēs tagad esam atraduši ļoti labu vietu, kur mēs organizēti ar autobusu aizbraucam, ar jums kopā ir vai nu es, vai Dace, un ar jums kopā, jums tiek paņemts krēsls, jums ir dvielis, jums ir saules sargs, līdz pulkstens, cikiem jūs tur esiet pludmalē, jums atbrauc personīgi autobus tikai paņemt jūs, ne visu kopā, kas tur tajā pludmalē atrodas. Tad mēs braucām uz turienu, piemēram, viena, otrā diena. Pirmā diena mēs ielidojam Dubajā, mēs pa ceļām braucam uz Dubajas rāmi, īsa ekskursija Dubajas rāmī, tad ir Photoshops, dažas fotogrāfijas pie Nākotnes muzeja, tad ēdam pusdienas, braucam uz viesnīcu. Kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, kad iečekoties iečekoties viesnīcā var no 3:00, un lai mēs lieki nekavēt laiku un nesēdēt tur foajē, mēs to laiku izmantojam. Otrā diena, jūs esiet jau atpūtušies, izgulējušies, otrā dienā mēs braucam uz pludmali, un līdz kādiem 2:00-3:00 mēs esam pludmalē, baudām pludmali. Ir sevišķi tas ir forši vasarā, ziemā, kad tu ielido no augsts, no šejienes, no Latvijas atlido, kur ir augsts un lietus un sniegs, tad mēs uzreiz varam pludmalē sasildīties. Ja? Pēc pludmali mēs braucam uz šo lielāko zivju tirgu, Waterfront Market, pēdam pusdienas, izvēlamies zīvis, un to mēs paši sataisam tā. Ja braucam, mēs izmēģinājām, mēs aizbraucam atsevišķi uz to pašu zivju tirgu, bet mēs neņemam tur zivju tirgu pusdienu, mēs aizējām vienkārši uz restorānu un paņemām tās pašas zivs, paņemam restorānē. Un mēs samaksājam 3 reizes vairāk nekā tādā veidā. Ja jūs to varētu izdarīt, bet jūs samaksāsiet 3 reizes vairāk. Ja? Un pēc tam pēc tās pēduši, un tad mēs braucām uz Dubai Marina, un tad mums ir, mēs sauc Marina Partija, braucam ar jaktu, 2 stundas ar jaktu, tur man liekam tāds, iedzeram kādu vīnu, cilvēkiem uzreiz gribās padējot, jo viņi ir laimīgi, viņi ir droši, jo viņi ir jau pieraduši pie tā Dubajas, druscītiņi, un jau viņi jau ir aizmirsuši visu to lidojumu un visu tās grūtības, kas bija, un tomēr 7 stundas lidot ir Baltika lidmašīnā, nav tik vienkārši. Tā bija tā otrā diena. Trešā diena bija, ko mēs braucām. Abu Dabī? Nē, trešā dienā nebija, bet trešā dienā mēs vienkārši atpūšamies pēc tās otrās dienas Dubai Marina partija. Pēc partija mēs atpūšamies, relaksējamies viesnīcas baseinā, un 13:30 ir džipi, tad mēs braucam uz Tuksnesi. Tuksnesīs, tur ir brauciens pa adrenalīns, bišķiņ noķersiet adrenalīnu, brauciem pa šitām te Tuksnešu kapām un augšā lejā pa smiltīm, un ir visādi bijis, ir kad izkāpja ārā pat slikti ir sievietēm, un ir viena, kas noģībst, un visādi gadās. Un tad ir ar to surfošanu, sand surfing. Pa smiltīm, un tad mēs braucām uz vipu nometni, kur notiek visādi vakara pasākumi, bufetes tipa vakariņas un visu pasākumu un tā tālāk. Tas ir tās 3 dienas un vēl pārējās dienas. Tagad es to varu. Tas, lai paliek intrigai. To, ka jūs droši uzrakstiet man WhatsAppā vai vienalga kādā veidā, es jums aizsūtīšu tūlītās vai visu kopā to programmu izlasīsiet, vai, ja gribiet uzzināt konkrēti pārceļu dienām to programmu, es jums aizsūtīšu, man tur nav nekas, ko slēpt. Un, jo tas ir, mēs esam to izstrādājuši, mēs esam to pārbaudījuši.
Jā, diezgan. Mēs pagājušā gadā mums bija kaut kādi 370, pārpa 370 cilvēkiem, jā, un vēl no malas, kas pienāca klāt, tur pat 400, kas ir teikt kaut kādos 2 gados, pārpa 500 cilvēkiem ir ar Agris Travel apskatījuši Dubaju. Lieliski. Teikt mazliet par mītiem. Ir tāds mīts, ka Dubai ir tikai bagātājiem. Piekrīt? Apgāz. Kāpēc? Jā, piemēram, ēst tur ir dārgi, jā. Jā, skatoties, kurā vietā tu ēdi. Tāpēc es par to saku, jā, ka mums ir garšīgas pusdienas, par normālu cenu. Faktiski jūs par to nav jāuztraucās, kur jūs iesiet, kur jūs ēdīsiet. Jūs ēdīsiet, būs labas pusdienas, paēdīsiet, un jums tas patiks. Jā. Ja jūs būsiet vien paši, jā, jūs aiziet kaut kur, jūs nopirksiet tur, jūs variet izdzert kafiju, apēst saldējumu pa 15-20 eiro, un jūs to paši variet izdarīt pa 5 eiro. Tā kā tā starpība ir milzīgi liela, un tas tiešām ir jāzina. Tas tāpatās kā visur citur, jā, ka tur. Es ceļojot neesmu redzējis tik krastu cenu atšķirību, ka dzīvojot Dubajā, kad viena lieta var maksāt, pieņemsim, 5 eiro, un tad nākamā veikalā maksāt 100 eiro, un pilnīgi nepārspīlējot vienu un tā pati prece. Un tas ir tas, ko arī Agris Travel piedāvā, ka ir izpētīti maršruti, ir izpētītas vietas, kur aiziet, un kā to preci nopirkt pa samērīgām cenām. Preci, pakalpojumu un visu to piedzīvot tiešām pa samērīgām cenām. Tas ir tas pluss, ko es arī piedzīvoju, un paldies Agrim. Nākamais mīts, ka tur nevar normāli atpūsties ar ģimeni. Tu neredzi? Labi. Un vēl viens mīts, ko mēs jau runājām, ka tur nav droši. Par drošību tas ir numur 1 pasaulē. Es saku, nav tāda vieta pasaulē, kur tu vari justies tik droši, jā, ka tur viņiem ir drošība ir pirmajā vietā. Un tas nav tā, ka tev tur varētu tur policisti, tev tur stāv, tev tur čeko. Tur nevien policists nav. Jā. Bet ir kameras. Visur ir kameras. Piemēram, tajā mājā, kur es dzīvoju, īrēja istaba, es atbraucu ar taksometru vakarā, un man bija somiņa. Tur bija nauda iekšā, dokumenti, viss iekšā. Un es izkāpu no taksometra un to somiņu aizmirsu. Un tas taksometrs, viņš man neved atpakaļ, viņš nezvan tagad vairāk. Un tagad es no rīta nonāku, es domāju, ko tagad lai dara. Un tad es pieeju pie apsargs, katrā mājā ir apsardz. Es pieeju pie viņa, es saku, es gribu redzēt to taksometru numuru, ja? Un mēs iegājām tajā security telpā, tā vienai mājai, tur bija kaut kādas 30 kameras no visām pusēm, kur tikai to neredz augšā lejā, tur augšā baseini, visur ir kameras, un viss redz, ja tur kaut kas notiek, tad viss ir nofiksēts. Bet es neredzu tas mašīnas numuru, un tad tumsā pusnaktī, un nevarēju redzēt. Es domāju, labi, atbraucam kopā ar grupu, es domāju, vakar atbraukšu atpakaļ, aiziešu uz to otru māju, kur tas taksometrs atgriezās, tad es tur paskatīšos. Bet pa to laiku tur ir speciāli palīdzības centrs, tieši transporta kompānijas palīdzības centrs, kur tu vari uzzvanīt. Es uzzvanu. Viņiem es saku tādu lietu, jā. Viņi saka, jā, atsūtiet man to numuru, jā. Un, kad to karti maksā, kas ir ļoti labāk maksāt visur taksometros ar karti. Tu maksā ar karti, un tev tur ir automātiski, tev tur pie tā rēķina, viņš tev atnāk, tev tas tracking numurs tev iznāk, un viņi seko katram taksometru, kur viņš brauc, viņam tiek izsekot līdzi. Es viņiem to aizsūtu. Viņi uzreiz, jā, kas tev tur bija, tas taksometrs, no kurā laikā tu iekāp, kad tu izkāp un to. Un pēc stundas laikā viņi jau atrada to taksometru, viņi ar viņu sazvanījās, un jau pēcpusdienu jau tā soma bija rokā, bija sarunāts, kad viņi man atvedīs atpakaļ, viss nauda iekšā, viss nekas nenotika, jā. Tā kā to var atrast, jā. Un tā kā, ja tu pārkāp noteikumus, vai tev kaut kāds konflikts ir bijis uz ielas vai vēl kaut kur, jā, 100%, ka tu esi nofiksēts, ko tu dari, un to katrs, ja kaut kas būs, to visu attīs apakaļ un redzēs. Jā. Piemēram, bija pagājušajā gada janvārī bija Vecpilsētā
mēs tur staigājām, nelielu grupiņu staigājām, un tad mēs ar vienu vienu viesu apsēžāmies tur uz vietas. Runājāmies, un viņš redz, viņam sieviete iekšā veikalā. Es arī iešu veikalā. Un aiziet, es tā piecēlos, es arī gāju, tur pat tā staigāju. Un tagad mums ir WhatsApp, katrai grupai ir WhatsApp grupiņā, un es tagad skatos ziņas, nāk pazaudējis, nav telefons, nav nekas vairāk nav, viss ir pazaudēts. Un viņš, kad atjēdzās to, kad pazaudēja, pagāja laiks. Un tagad, ko lai tagad dara? Es saku, kur tu atstāji? Viņš te sāk tīt apakaļ, tur ne. Nē, tā man sieva gāja tajā veikalā, un es iegāju iekšā, es viņu atstāju tajā veikalā. Mēs ejam veikalā, jā, pārdevis saka, nē, šeit nav, ne, jūsu telefons nekā te nav. Viņš domā, viņš jau jocīgi skatās, jā, tagad laikam viņi piesavinājušies. Viņš paņem telefonā, viņš saka, tu apskatīsimies. Viņš pagriež apakaļ to kameru, viņš saka, skaties, tu nāc iekšā, tu nāc veikalā iekšā, un tev nekas nebija rokā, tev vispār nekas nebija. Ejam atpakaļ uz to vietu, kur mēs tātad palika uz tā soliņa. Ejam atpakaļ uz tā soliņa, tur jau cits cilvēki jau sēdēja, nekā arī nebija. Ja? Un blakām tur apkopējas tur slauhīju. Es pieeju pie apkopēju, prasu, vai viņš neredzēja tur telefonu. Jā, bija telefons, viņš viņu atdevs. Viņš saka, ejiet tur un tur, tajā mājā, otrā stāvā, ejiet tur, pie tā tur ir security, un mēs aizgājām, dabūjām tā visu rokā. Visu var atrast, visu, un neko nevar pazaudēt Dubajā. Speciāli neko nevar pazaudēt. Jā, par to, ka kādā veidā ir, kāpēc ir tā drošība. Ja? Ka tev visu laiku skatās, un ja tev kaut kas pazudīs, tad tu viņu var dabūt attīt apakaļ un mierīgi un visu dabūt. Nākamais mīts, ka tur nav ko darīt ilgāk par nedēļu. Tu jau zini, kā tas viss bija. Ja? Kad visi cilvēki ir tie, kas bija 8 un 9 dienas un brauc projām, un pēc 9 dienas viņi saka, vēl vajadzēja vēl 2 dienas, vēl 2. Nerunāsim par 6-7 dienām. Bet ir cilvēki, kuri grib 6 dienas, viņi ir tik aizņemti, ka viņiem vairāk nav laika, nekam laika, tad viņiem ir tādas 6 dienas, jā, un ir 8 dienas paņēma. Jā, teiksim, 9 dienas liekas, varbūt tās psiholoģiski cilvēkam liekas, tas ir baigi ilgi 9 dienas. Labi, es paņēmu tagad uzliek 8 dienas. Jā, tur optimizē visas tās ekskursijas, tā, lai būtu laika. Tu visu tās sagrupēji, lai visu paspēt 8 dienās. Kolosāli. Nē, tā, lai iznāk tev arī vēl pludmali, tur ir 2 pludmales iekšā tajā laikā, tur ir brīvais laiks, un tā kā, bet, vispār jau tās ekskursijas, ja mēs gribam to visu, tā ikoniskās vietas Dubajā apskatīties, tās 8 dienas ir tās diezgan intensīvas. Jā, 6 dienās mēs kaut ko esam izņēmuši ārā, to nevar visu apgūt, jā. Ja tev būtu viena lieta, ko tu gribētu pateikt tam cilvēkam, kurš tā kā domā un apsver domu braukt uz Dubaju, ko tu viņam pateiktu? Atvērt mājaslapu www.agristravel.com un izvēlēties braucienu uz Dubaju. Saprot, ir jau visādi, ir Ēģiptes, Turcijas aizbrauc, ka tu nekā nedari, tu vienkārši gulēji saulē, sauļojies, viss iekļauts. Ok, ir daudz, ir liels kontingents, kas tā, bet uz Dubaju ir jāizbrauc, jā, lai paskatītos, kas Dubajā, kā viņi mainās. Un es Dubajā biju, es biju 10-15 gadus apakaļ. Es saku, tu neesi bijis, tu viss tā ir. Šodien ir cita Dubaja, jā. Šodien tūjās jau tagad jau testē tā, šogad sāk darboties gaisa taksometri, jā. Tiek atvērts, bija 2 metro līnijas. Tās būs 29. gadā būs vēl viena metro līnija, un tad būs vēl būs metro līnijas. Ja. Dubai tiek veidot pa 20 minūšu pilsētu, ka tu 20 minūtēs varēsi nokļūt faktiski visur, kur tu vēlēsi, ja tev būs tā vēlēšanās. Viss tiek savienots. Dubajā tiek būvēta lielākā lidosta. 400 geiti. Sākumā kapacitāte būs 160 miljoni, un tad būs līdz 250 miljoni. 5 skrējceļi. Tā būs lielākā, un viss zem jumta, un tur viss, jā. Dubajā ir vislielākā. Faktiski, aizbraucot uz Dubaju, jūs esat kā Guinness rekordgrāmatā. Vislielākais, Burj Khalifa visaugstākais, vislielākais atrakciju parks zem jumta.
ir Dubajā, vislielākais akvaparks bija Dubajā, tagad ir Abu Dabi, otrā vietā ir Dubaja, ja. Zivju tirgus. Zivju tirgus, netīksim, ka viņš ir lielākais, tur Guinness grāmatā nav, bet ja arī šeit lielākais fotorāms Dubai frame, piemēram, Atlantis viesnīca, Royal Atlantis viesnīca, viņi nav Guinness grāmatā, bet atsevišķi detaļas tur ir Guinness grāmatā. Atbraucām uz Zieddārzu, tur arī ir 4-5 lielākā lidmašīna, kas ir viena uz ziedu. Īstā lidmašīna, kas ir apaudzēta ar puķiem. Apaudzēta ar puķiem, jā. Tā kā visur ir, jā. Ja grib pabūt Guinness rekordu grāmatā, tad jāpastaigā pa Dubai, jā. Un premjeram bija intervija, un premjerministram Maktumam prasīja, viņš saka, kāpēc tu gribi, lai tie būtu viss augstākais, vislabākais, viss saka, tu gribi būt numur 1, viņš saka, kāpēc ne? Jā, viņš saka, es gribu, lai man bērni, lai mana tauta to visu redzētu un varētu baudīt šodien, jā, kāpēc ne? Kāpēc mums tā nauda, ja mums ir tā nauda, ko mēs iegūstam no visu, kāpēc viņu to neizmanto? Piemēram, lielākais zelta tirgs pasaulē, kur vienlaicīgi atrodas 25 tonnas zelta. Dubajā Arābu Emirātos neiegūst zeltu vispār. Un tūlīt pat tur būs zelta iela. Jā, zelta iela, un ir uztaisīta garākā zelta ķēde. Jā, 200, es to nepatīšu. Tur ir viss, tur ir lielākais zelta gredzens, tur ir lielākā bota zelta. Lielākā pica un lielākais tas bija uztaisīts, un kas tikai, viss, jā. Arābu Emirātos ir apmēram 10 miljoniem. 1,2 miljoni tikai vietēji iedzīvotāji. Pārējie visi ir iebraucēji. 85% ir iebraucēji, jā, un tas bija ļoti jūtams, kad sākās šis konflikts situācija, ka ļoti daudz turisti, principā visi, brauca prom, un tad tie lielākie objekti bija tukši. Un tāpat laikā mēs varējām tikt augšā bez rindas. Es neteiktu, ka turisti brauc projām. Turisti brauc projām normāli, tāpat kā mūsu turisti atbrauc projām. Viņi normāli, viņiem beidzās tā ekskursija, viņiem beidzās tā tūra, viņi brauc projām. Nebrauc iekšā vairāk, jo vienkārši, ka bija tas, ka tu nevari atlidot. Jā, tādā veidā tad tas viss izmainījās. Jā. Un tur bija savi plusi, jo varēja tikt, piemēram, Burj Khalifā 5 cilvēki. Un tāpat laikā arī tu fotografējies, un tas trešais cilvēks arī grib tieši tādā vietā fotografēties. Neatcerās to, ka tur bija. Jā, pirms tam, ja tu gribi normāli tikt augšā Burj Khalifā, tev bija vispār kā 2-3 stundas jāstāv rindā, un vēl tur lieli pūļi, ka tu tur izbrauc augšā, tu tur netiec nekur pie loga klāt, nekur. Nē, tā tas ir visos turistu objektos, jebkurā turistu objektā ir cilvēki, jā. Jā, ja gribās tiešām tā piedzīvot un droši justies ceļojot, tad es ieteiktu noteikti ar Agris Travel ceļot. Ja prasītu kāpēc jābrauc uz Dubaju, tad es teiktu, ka ne viss ir tā, kā izskatās, un varbūt ir tas viens no mītiem, kad viss tur ir mākslīgs un tā, bet ja paskatās dziļāk, tad ļoti daudz tiek izmantota sakrālā ģeometrija, veidojot šo te būvniecību. Un es teikšu, ka ir daudz arī spēka punkti un ļoti interesanti pētīt, un kā cilvēki, gan tā kultūra ir atšķirīga, un kā tā ir iedvesmas pilsēta. Priekš manīm tā ir iedvesmas pilsēta. Es aizbraucu, un es, man liekas, mēnesi tur dzīvoju, metrs virs zemes staigāju, man likās, viss ir tāds, wow, jebkura tava ideja var tikt realizēta. Ja tev ir ģeniāls idejas, arī to valdība atbalsta. Tu piedāvā savu ideju, un tev samaksā miljonu, un tu kļūsti miljonārs. Jā? Tad viss ir iespējams. Tu gribēji teikt tā, ka, ja tu gribi ceļot ar Agris Travel, droši rezervējiet un brauciet, es arī tur būšu. Jā, var teikt arī tā. Jā, tā kā paldies. Cerams, ka bija noderīgi, un jūs ceļosiet kopā ar mums.